Labdien visiem! Jā, es labprāt šodien arī padalītos mūsu pieredzē par vienu no ilgspējas tēmām. Mums viņa ir, es teikšu, pamatēma, viena no pamatēmām, viena no fundamentālākām, kur mēs attīstam arvien vairāk. Mēs jau izglītības tēmā esam iesaistījušies jau sen, droši vien, kopš bankas dibināšanas, droši vien kaut kādās mazākās aktivitātēs, bet 8 gadu atpakaļ mēs nodibinājām iespējamo misiju, kas bija tāds mums ilgtermiņa mērķis piedalīties sabiedrības procesos un arī pierādīt to, ka ar privāto iniciatīvu var veikt pārmaiņas. Un tagad es varbūt padalīšos ar 3 šī gada idejām. Jums arī parādīšu interesantus veidu, kā mēs publiski ejam ar savām idejām. Bet pirms es varbūt stāstu, es varbūt visu izstāstīšu par tām konkrētām lietām, es izstāstīšu to fonu, kāpēc mēs paši ticam tam, ko mēs darām, un kāpēc tas ir svarīgi priekš Svetbankas, priekš mums kā finanšu institūcijas, kā organizācijas, kas arī ir biznesā un pelna naudu ilgtermiņā. Principā mēs esam novērojuši, ka tās visas pārmaiņas, kas ir veiktas arī mūsu valstī pēdējo 10-20 gadu laikā, viņas principā ir balstītas uz viena liela vaļa. Tur ir arī daudz citi faktori, lai viņas būtu veiksmīgas. Un tā ir, teiksim, sabiedrības iesaist vai sabiedrības spiediens, kā es to raksturotu. Un te es esmu ielicis 3 piemērus, tātad par drošības jostām, par riteņbraukšanu, te ir banku sektors un tad ir izglītība. Un es varbūt mazliet ieskicēšu ekskursam par drošības jostām. Jūs droši vien paši atceraties sevi pirms gadiem 20, kas sevi atcerās tajā laikā. Kāda bija reakcija, ka jums kāds aicināja, it sevišķi aizmugurējā sēdeklī, aicināja piesprādzēties? Ja? Man liekas, tā attieksme bija bišķi tāda jocīga, ja? No sērijas, vai te tu nemāk braukt, vai tagad tu mūs iedzīs grāvī, ja? Un tāpēc vajag piesprādzēties, jo mēs tūlīt brauksim grāvī. Protams, bija kampaņas arī, ļoti veiksmīgas kampaņas, bet tā izmaiņa, kas notikās, kāpēc tagad visi lieto drošības jostas, es personīgi esmu pārliecināts nevis tāpēc, ka mums tagad ir ļoti efektīva soda sistēma un ka mēs katru noķeram, kurš nepiesprādzējās, bet tāpēc, ka mēs paši esam mainījušies un mēs paši esam jau veikuši to spiedienu uz saviem draugiem, kolēģiem un apkārtējiem. Līdzīgi pašreiz tas notiek arī varbūt sākuma stadijā, vēl tikai ar diezgan lieliem argumentiem saistībā ar riteņbraukšanu un joslām un kā mēs gribam, lai šī satiksme tiktu organizēta. Redzēs, kā mums visiem izdosies, bet arī bez sabiedrības spiediena un arī tiem, kas ir autovadītāji, kuriem būs kaut kādas īstermiņa neērtības. Ja mēs visi kopā par to nerunāsim, nedarīsim, tad nekādas izmaiņas nebūs. Un hauss tikai būs ilgāks. Šeit ir bankas, šīs 2 bildītes. Šī ir tradicionālā banka, kas nav mainījusies, es teikšu, kā 200-300 gadus. Un, ja godīgi, arī mūsu filiālē vēl pirms gada vai 2 tā aina bija ļoti, ļoti līdzīga. Varbūt tur, kā saka, apģērbs bija mūsu klientiem bišķi savādāks un arī mūsu klientu apkalpotāji nebija gluži ar tauriņiem un tā leta bija savādāka. Kāpēc tad pēkšņi kaut kas ir noticies arī bankām pašām pēdējo pāris gadu laikā vai, teiksim, pēdējo 5 gadu laikā mēs redzam milzīgas izmaiņas? Un te es arī varu droši teikt, ka ne jau bankas pasaulē pašas bija tās, kuras tad nāca ar kaut kādām idejām, kuras tiek realizētas. Jā, viņas nāca, bet tas, kas tiek realizēts, ir tas, kas sabiedrība pieprasa. Šodien sabiedrība pieprasa, ka bankas pakalpojumi pieejami viņas darba vietā, mājās, principā jebkur. Un filiāle kā tāds varbūt vēsturiskais bankas tēls sen jau
sen jau vairs nav teiksim, tas galvenais, ko mēs sagaidām no bankas un bankas pakalpojumiem. Tāpēc arī teiksim, mēs negribam teiksim, runāt, vai jūs, vai klienti negrib runāt ar banku caur šaujamlūku. Un kāpēc tā šaujamlūka tika izveidota? Tāpēc, ka varbūt ir mums 1% vai mazākā 1% zagļi, kas apzog bankas, piemēram. Ja? Tad kāpēc 99% ir jārunāt caur šaujamlūku? Tikai tāpēc, ka banka nevar sakārtot drošības jautājumus. Lūk, un šodien, protams, tas ir konsultācijas kopā līdzvērtīgs ar līdzvērtīgu, un uz priekšu nākotnē mēs visi pieprasīsim to, ka banka ir manā kabatā, es atveru savu viedtālruni, un tā ir mana pamatdarbība. Par izglītības sistēmu, es teiktu, ir ļoti līdzīgs paralēls ar banku. Arī bilde ir pirms 100 gadiem ņemta, un šodienas skolas solis, es teiktu, daudz viņš neatšķirās no tā, kā mēs redzējām bildi varbūt pirms tiem 100 gadiem. Protams, ir kaut kas pamainījies, mums ir interaktīvās tāfeles, mēs jau strādājam grupās un vēl visādās inovatīvās lietās, bet cik man ir nācies ieiet skolā, pa lielam, ja es tā vispārīgi, tā bilde nav mainījusies. Un arī, ja mēs gribam kaut ko mainīt izglītības sistēmā vai, teiksim, mēs vēlamies kaut ko mainīt, tad jautājums ir, kas to veiks, vai tas būs kāds regulējums jauns, vai jauna ideja, vai kāds tagad atnāks un visiem sakārtos, kā tad tagad mēs skolā mācīsim bērnus. Un tas, kā mēs šo tēmu cilājam, tad mēs uz jebkurām pārmaiņām skatāmies no divām pusēm, un es pat teiktu, tur virsrakstā nav īsti pareizi, tie nav divi ceļi, tie abi ceļi ir ejami, lai pārmaiņas notiktu. Tātad ir jāsakārto kaut kāda regulācijas vide, vai tā ir, banku regulācija vai izglītības sistēma, bet ir ļoti būtisks sabiedrības pieprasījums, un tam ir jāveidojās un jāpieprasa mums pašiem, ka mēs to gribam, ka sabiedrība to grib. Un kā tad mēs to paši skatāmies, kāpēc varbūt tas mums ir svarīgi? Īstenībā ar ļoti lielu aprēķinu, es nebaidīšos to teikt. Bankas klienti ir katrs otrais, gandrīz Latvijas iedzīvotājs, un tas, cik turīgi ir mūsu klienti, tiešā veidā atspoguļojas mūsu finanšu rezultātos. Un, ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā, tad, protams, mūsu izaugsme būs lielā mērā saistīta ar visas Latvijas izaugsmi. Un, ja mēs gribam, teiksim, bagātākus klientus, izglītotākus klientus, kas sev var nodrošināt augstāko pievienoto vērtību darba tirgū, teiksim, runājot tādās līdzvērtībās, tad īstenībā mums ir jāskatās, kādi būs mūsu nākamie klienti un vai mēs esam apmierināti ar esošo situāciju vai nē. Un tad mēs esam fokusējušies, mēs neesam izglītības eksperti, mēs tādi par sevi negribam būt, nepozicionēsim sevi, jo mēs esam citā industrijā, bet mūsu mērķis ir panākt to, lai sabiedrība par šo aktuālo tēmu runātu, un veidot sabiedrības spiedienu, kas tad, principā, veiks pārmaiņas ātrāk. Lūk, un tad mūsu piemērs, mūsu pēdējā, teiksim, šī gada kampaņa, ko mēs esam sākuši kopā ar iespējamo misiju, daudziem arī atbalstītājiem, kurā mēs arī izvērtējot to, saprotot to, ko pētījumi mums saka, ka mēs visi gribam saviem bērniem labākos skolotājus, labāko izglītību, jo izglītība nav tikai sistēma, tas ir konkrētais skolotājs, kas māca mūsu bērnus. Un, jā, to mēs gribam labāko, bet tā, ka mēs uzjautājam, cik no jums grib sūtīt savu bērnu, lai viņš izmācās par labu skolotāju, tad tas procents šodien sabiedrībā ir gaužām niecīgs. Tad kā jūs iedomājaties, mēs varam atrisināt šo problēmu, ja mēs, teiksim, gribam labus skolotājus, bet mēs savam bērnam, ko, protams, mēs uzskatām par labāko pasaulē,
mēs viņu neaicinām kļūt par skolotāju. Līdz ar to tā kampaņa mums ir balstīta uz to, lai mēs radītu šo sabiedrības pieprasījumu un tad vērtējiet, tas ir viens no tiem klipiem, kā mums tas ir izdevies. Jā, lūdzu. Vai tu vēlies kļūt par skolotāju? Kāpēc? Tāpēc, ka man nav pierasta tāda atbildība. Un par ko tu vēlies kļūt? Es ir par prezidentu. Vai būtu daudz prasīts, ka ik viens spētu novērtēt skolotāju profesijas nozīmību? Jo īpaši zinot, ka jebkura izglītības sistēma ir tik laba, cik labi ir tās skolotāji. Diemžēl pieaugušo acīs skolotāja profesija ir zaudējusi savu prestižu, taču tieši šobrīd skolās ir nepieciešami svaigi spēki. Tādēļ Svetbank, iespējamā misija un domu biedri apvienojās ar mērķi skolotāju profesiju no pagātnes profesijas padarīt par nākotnes profesiju. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību skolotāju lomai, jaunā paudze uzņēmās vadību. Cienījamie tēti, godājumās mammas, visi pieaugušie! Apsoliet, ka mūsu skolās netrūks skolotāju, kuri mums iemācīs būt pašiem gudrākajiem. Apsoliet, ka skolotāji ticēs, ka neviens augstums mums nav par augstu. Apsoliet, ka netrūks skolotāju, ar kuriem skolā būs forši. Pieaugušie stāsim labos skolotājus un konceptēs! Ar mazo dumpinieku starpniecību ziņa tika izplatīta visos mediju kanālos. Tas ir tikai sākums, jo mēs uzskatām, ka Latvijas nākotne nav iedomājama bez skolotājiem un saldējuma. Tā bija viena no mūsu šī gada iniciatīvām, kas, man liekas, ļoti veiksmīgi ir aizgājusi. Tad vēl viena lieta, ko mēs teiksim, tas veids, kā mēs savienojam to mūsu ideju arī ar mūsu bankas produktiem vai mūsu, teiksim, ikdienas pakalpojumiem. Un šeit ir stāsts par iespējamo misiju, par ko mēs esam ļoti lepni, ka tas jau ir atpazīstams, jau zīmols izglītības sistēmā mūs ieklausās. Un 8 gadu laikā jau īstenībā var teikt, ka jau pārmaiņas ir veiktas. Atvainojos. Un šeit tātad ir piemērs, kā mēs savienojam mūsu lojalitātes programmu, ko mēs esam nosaukuši par gudrajiem punktiem, kā viņus arī var apvienot kopā ar mūsu sociālo aktivitāti. Lūdzu, video. Katru dienu skolā redzu gudrus, drosmīgus un talantīgus bērnus. Prasot no viņiem daudz, es iedrošinu viņus noticēt sev un savām spējām. Savukārt viņi mani iedvesmo, rakstot domrakstus par to, kas viņu dzīvēs ir tiešām svarīgs. Mani sauc Anci Jaks, esmu iespējamās misijas skolotāja, jo ticu, ka katrs bērns var. Skolotājs maina bērna dzīvi. Uzzini vairāk par iespējamās misijas izglītības darbu un atbalsti, ziedojot savus Svetbank gudros punktus. Paldies! Un šogad mēs esam kļuvuši par dziesmu svētku atbalstītājiem, viens no lieldraugiem. Un arī īstenībā no vienas puses tas mums ir nesaistīts projekts ar tieši izglītības tēmu. Mēs vienkārši izlēmām, ka mēs gribam un vēlamies atbalstīt šos svētkus. Un tas, kādā veidā mēs to arī sasaistam ar izglītības tēmu, ka mēs visur izvelkam cauri arī to pamatlietu, kāpēc
jaunieši vai bērni iet uz tiem dziesmu svētkiem. Tas viens, protams, ir tradīcijas, bet otrs galvenais īstenībā motivators ir tas dziedāšanas vai dejošanas skolotājs. Līdz ar to mūsu kampaņa publicitātes saistībā un arī mūsu, teiksim, sponsoru zīmols šajos svētkos tiek iznests caur skolas tēmu, tādā veidā arī aktualizējot un turpinot to spiedienu vai, teiksim, aktualizējot un vecākiem atcerēties, ka skolotājs ir tas, kas varbūt ir ļāvis manam bērnam piedalīties šajos svētkos. Lūdzu. Tā, kad es būšu liels, noteikti gribēšu pateikt paldies savai skolotājai, ka viņa man tik daudz iemācījusi. Jā, viņa dažreiz ir ļoti tāda stingra brīžiem, bet mēs to saprotam, jo, ja viņa nebūtu mazliet stingra, tad mēs neko neiemācītos. Par to, lai mūsu tautas vērtības atskan nākamajās paudzēs, šodien rūpējas skolotāji. Maksājot ar karti, saka viņiem paldies un balso par Svetbank stipendiju piešķiršanu svētku skolotājiem. Reģistrējies maksā ar karti LV un laimē tautas tērpu. Svētku lieldraugs Svetbank. Jā, un mūsu pēdējā aktivitāte, ko mēs plānojam šī gada vasarā, ir jauna iniciatīva, tāds saruna festivāls, kurā mēs esam aicinājuši daudz nevalstiskās organizācijas. Principā mēs neesam turpat vadošie, tas vairāk ir tāds kopdarbs. Tas, es teikšu, būs pirmo reizi. Diezgan liels fórums 2 dienās, Cēsīs, Cēsu mākslas festivāla laikā, un šis ir tikai sākums. Un arī varbūt jautājums pašiem tāds kontroversāls, ja sākam ar paši iedziļināties, pašiem vecākiem vajadzētu arī saprast, interesēties, kas tad ir labs skolotājs, ko mēs ar to saprotam. Vai tas ir stingrs, vai tas nav stingrs, vai tas ir gudrs, vai tas ir eksperts, vai tas ir līderis skolā un ar savu piemēru to rāda. Jā, un droši vien šī nav pēdējā aktivitāte. Mēs arī turpināsim dažādas mūsu iniciatīvas, jo mēs esam ļoti pārliecināti, ka spēks ir labos skolotājos un konfektēs. Paldies!